Es savā praksē diezgan bieži saņemu jautājumu, kuru uzņēmējdarbības forma ir visizdevīgākā tieši ņemot vērā ienākumus un no tiem maksājamos nodokļus. Un konkrēti saņēmu jautājumu par pašnodarbināto un SIA, kura tad no šīm formām ir izdevīgāka, ņemot vērā tieši maksājamos nodokļus. Un, lai uz šo jautājumu atbildētu, noteikti ir jāsaprot, tad kādi nodokļi no peļņas, kurā gadījumā ir jāmaksā. Tātad pašnodarbinātais no peļņas ik ceturksni maksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un reizi gadā iedzīvotāja ienākumu nodokli, bet to dara sagatavot gada ienākumu deklarāciju, līdz to sanāk tā kā nākamajā gadā, nevis šajā gadā. Savukārt SIA no peļņas maksā uzņēmuma ienākumu nodokli pie nosacījuma, ka peļņa tiek sadalīta. Ja peļņa netiek sadalīta, tad arī nodokļi nav jāmaksā. Bet šeit noteikti ir jāņem vērā viena svarīga lieta, ka SIA nevar pelnīt bez darbiniekiem. Varētu būt neliela izņēmuma gadījuma un uzņēmējdarbības sākuma posms, kur tur varētu būt diskusijas par nelielu peļņu bez darbiniekiem, bet tādā salīdzināšanā vai ilgtermiņā, tātad SIA bez darbiniekiem vispār pelnīt nevar. Un tad, lai atbildētu uz šo jautājumu, sagatavoju tādu nelielu piemēru pie nosacījuma, ka apgrozījums 26. gada janvārī ir 1000 eiro, cik tad kuram un kādā gadījumā kādu nodokļu būtu jāmaksā. Tātad pašnodarbinātājiem, ja tam ir mazi izdevumi, vai izdevumi nav vispār, tad tas nodoklis varētu būt aptuveni 270 eiro, kas par šo tad mēnesi par janvāru būtu jāsamaksā. Savukārt, ja izdevumi ir lieli un būtībā peļņa nesasniedz 780 eiro, kas ir minimālā alga 2026. gadā, tad būtu jāmaksā 10% nodoklis pensijas apdrošināšanai. Un tad IN konkrētajā gadījumā ir grūti prognozēt, vispār to, cik liels būs IN, ir diezgan grūti prognozēt, var aptuveni nojaust. Ja ir tātad diezgan liela ienākumi, mazi izdevumi un tie ienākumi noteikti ir lielāki kā neapliekamais minimums, tad noteikti būs kaut kas jāmaksā nākamā gada martā, bet te vēl jāņem vērā arī personīgie izdevumi par medicīnu, ziedojumi, tad daudz dažādu nianšu, kas nosaka, kāda tad ir tā peļņa, no kuras ir jāmaksā iedzīvotāja ienākuma nodoklis. Savukārt, ja mēs skatāmies uz SIA, kurš nevar strādāt bez darbiniekiem, ja mēs pieņemam, ka SIA ir viens darbinieks ar minimālu algu un par viņu vēl jāmaksā nodokļi, tad tas darbinieks izmaksā vidēji 1000 eiro, tātad pie apgrozījuma 1000 eiro par darbinieku arī nāktos šo 1000 samaksāt. Bet SIA īpašniekam vai valdes loceklim nav aizliegts būt pašam arī par to darbinieku, un tad viņš par sevi arī šo 1000 ir tie izdevumi, ko viņš ir samaksājis, daļa aiziet kā alga, daļa aiziet nodokļus. Savukārt par nepilnslodzes darbiniekiem ir jāmaksā minimālās sociālās iemaksas, kas pie nosacījuma, ka darbinieks nestrādā, viņš ir visu mēnesi, viņš ir bijis teorētiski, tā kā viņš ir bijis pie darbinieka kā darba ņēmējs, bet nav kaut kāda iemesla pēc nostrādājis nevienu stundu, un līdz ar to tad par viņu būtu jānamaksā minimālās sociālās iemaksas arī aptuveni 270 eiro apmērā. Visbiežāk, ka šāda situācija nebūs, ka darbinieks vispār nav nostrādājis kaut ko, viņš būs nostrādājis, bet tad vienalga tie 270 eiro būs, plus vēl tad tā darba alga par darbinieku tajā mēnesī. Tagad es vēlos uzsvērt vēl vienu būtisku lietu, kāpēc vispār ir nodokļi jāmaksā, ka tās ir sociālās garantijas. Un ļoti bieži par sociālām garantijām vienīgais, ko mēs domājam, ir pensija. Bet patiesībā tā nav. Pensija ir vis tālākais, kas tā kā lielāko daļu no mums kaut kad sasniegs, bet tas, kas ar mums var notikt drīzāk, ir, piemēram, slimības lapa kaut kādu iemeslu pēc, vai, piemēram, bezdarbnieku pabalsts, vecāku pabalsti. Tad tās ir tās lietas arī, par kurām mēs domājam, kā sociālās garantijas, kas jāņem vērā, domājam par to, vai mēs maksājam un cik mēs maksājam nodokļus. Tas noteikti ir viens vēl no jautājumiem, ko vajag izsvērt un apsvērt. Jo, ja, piemēram, kā pašnodarbinātais jūs samaksājat tikai 10% pensijai, tad jūs sevi neesat apdrošinājuši pārējiem gadījumiem, jūs tikai tai tālajai nākotnē.
Līdz ar to nepienākās ne slimības lapa, ne bezdarbnieku pabalsts, ne arī kādi vecāku pabalsti. Savukārt, ja SIA par jums maksā nodokli, kaut vai to minimālo sociālo nodokli, tad jūs esat sociāli apdrošināts pilnīgi visām šīm te situācijām, bet kā no minimālās algas. Tātad, jo lielāka nodokļi, ko mēs maksājam, jo vairāk mēs esam sevi apdrošinājuši. Tāpēc arī ar pašnodarbināto. Ja viņš maksā sociālo nodokli no minimālās algas, tad viņš sevi ir apdrošinājis minimālās algas apmērā. Ja maksā sociālo nodokli no lielākas algas, no lielākas summas, piemēram, drīkst arī no tā paša 1000, kas ir šajā piemērā, tad arī viņš tiks sociāli apdrošināts par to 1000 eiro, vai tas pabalsta aprēķins tiks rēķināts ņemot vērā šo te 1000 eiro. Es aicinātu, domājot par to, kur uzņēmējdarbības forma ir visizdevīgākā, apdomāt vēl citus jautājumus, ne tikai maksājumos nodokļus un kā tas ietekmēs manu uzņēmējdarbību. Aicinu apsvērt vēl 4 jautājumus. Pirmais no tā ir, cik nopietna vispār ir biznesa ideja, kamdēļ mēs to darām, vai tā ir piepildīšanās iespēja, tas ir kaut kāds testa variants, un es nezinu, pagaidām es tikai tā paskatīšos, kas no tā sanāk, un tad es domāšu tālāk. Vai tomēr jau tas ir kaut kas nopietnas ar ilgtermiņa darbības plānu, ka es saprotu, ka tas nav nekāds testa variants, tas būs nopietni. Ja tas ir testa variants, tad tas noteikti ir pašnodarbinātais. Ja tas nav testa variants, tad tomēr es teiktu, ka ir jāizvēlās SIA. Tad noteikti ir vērts padomāt par saviem nākotnes plāniem. Kāda ir plānotā peļņa? Vai ir plānots paplašināt piedāvājumu? Es saprotu, ka mans uzņēmums ar katru gadu būtiski augs. Būs liela peļņa, es likšu klāt papildus pakalpojumus, es domāju par darbiniekiem. Visdrīzāk, ka nav ko ķēpāties ar pašnodarbināto, uzreiz sākam ar SIA, pie mazā apjoma saprotam, kā tas strādā, lai jau tad, kad ir lielāka apjomi, mēs jau esam pārliecināti par to, ko mēs darām. Trešais jautājums, kādi ir riski? Jo, ja mēs uzsākam uzņēmējdarbību, tur ir aizņemtais kapitāls, kaut kāds liels sākotnējās investīcijas, tad var atcerēties, ka pašnodarbinātais riskē ar visu savu mantu, tātad savu māju, savu iedzīvi, saviem citiem ienākumiem, uzkrājumiem, savukārt SIA riskē tikai to, kas pieder SIA. Tagad jāatcerās, ka, piemēram, ja valsts loceklis ir ļaunprātīgi veicis kaut kādas darbības, tad gan var vērsties arī pret viņa personīgo mantu, bet tā visādi citādi SIA par savām saistībām atbild tikai ar savu mantu. Tad 4. jautājums noteikti ir par zināšanām, par uzņēmējdarbību, par dokumentiem, par visu, kas vēl nāk komplektā ar to, ka es esmu uzņēmējs. Šis attiecās arī uz pašnodarbinātiem, arī viņiem ir jākārto grāmatvedība, lietvedība, ja ir darbinieki, tad ir darba aizsardzība. Taču, ja nav darbinieku un šo te dokumentu apriti ir ļoti maza, tad, protams, ka pašnodarbinātiem daudz vieglāk un grāmatvedības kārtošana pašnodarbinātiem noteikti ir vieglāk kā SIA. Savukārt, ja mēs veidojam SIA un mums nav informācijas par grāmatvedību, par lietvedību, par darba aizsardzību, tad visdrīzāk, ka tas mums radīs papildus izmaksas. Un tad šis noteikti ir jautājums, ko apsvērt. Ļoti bieži šos te pakalpojumus iepērk ārpakalpojumu. Tad tas būtu kaut kas tāds, kas ir jāapsver. Visdrīzāk daļa no jums saprata, ka tādas vienotas atbildes nav uz šo jautājumu. Uz jautājumu noteikti nevajag skatīties tikai vienīgi caur to, cik man būs jāsamaksā nodokļi, bet kompleksi, kādas tās sekas ir pret mani, kaut kādā nākotnē, kaut kādiem notikumiem iestājoties. Tātad apdomāt, apsvērt visus iespējamos notikumus gan savā dzīvē, gan arī plusus un mīnusus no konkrētās uzņēmējdarbības formas. Lai izdodas!